Šobrīd skandāls par to, kā Grok, Elon Musk chatbots, publicē cilvēku privātās sarakstus bez viņa piekrišanas. Tad kas tur notika? Iedomājies, tu Grok iedod informāciju par sevi un paprasa, lai tas sagatavo priekš tevis standarta līgumu ar kādu kompāniju. Līgums gatavs, viss aizpildīts, izskatās lieliski, bet, lai tu būtu drošs, tomēr aizsūtīs to savam juristam, lai pārbauda. Tu nospiedīsi augšā pogu share, priekš tevis tiek uzģenerēts īpašs unikāls links un to tu iemetīs, piemēram, WhatsAppā. Bet šajā brīdī tava informācija jau ir publicēta. Jebkurš cilvēks no visas pasaules var meklētāji ierakstīt tavu vārdu un atradīs tavu personas kodu, e-pastu, telefonu, adresi, un tu to vairs nedabūsi laukā no Google. Tas tāpēc, ka šīs dalīšanās pogas nospiešana ne tikai uzģenerē unikālu linku, bet ieliek to arī Google meklētājai, lai visa pasaule var to atrast. Viss, kas tev jāizdara, tev Google jāieraksta sitecallsgrok.com/share, un tu atradīsi simtiem tūkstošu dažādu čatu, ar kuriem cilvēki visdrīzāk nemaz negribēja dalīties ar visu pasauli. Šeit ir cilvēks, kurš stāsta, ka neviens viņu nesaprot, Groks viņu mierina, mēģina emocionāli atbalstīt, tālāk šeit viņi runā par pasaules nākotni, cilvēks saka, ka pasaulē būtu labāk, ja cilvēki pazustu. Tā kā te ir dziļas tādas emocionāls personīgas lietas. Šeit saraksti, kur cilvēks stāsta, ka viņam ļoti pietrūks viņa bijusī, viņš par viņu nevar beigt domāt. Viņi no sākuma satikās, jo viņam ļoti iepatikās viņas pēdas, bet beigās tas eskalēja par īstu mīlestību. Un interesanti, ka tieši tāpat situācija bija arī ar Meta. Cilvēki dalījās ar savām sarunām, bet nezināja, ka tie nonāks Google. Tas pats bija arī ar Google, Gemini, bet to viņi salaboja. Un tas pats notika pat ar ChatGPT, bet ChatGPT norēģēja vislabāk. Vienas dienas laikā, kad viņi pamanīja, ka 4,500 ieraksti bija ieindeksējušies Google, viņi to visu izdzēs laukā, viņi uztaisīja, ka turpmāk vairs nekas neindeksējas. Tur viss ir kārtībā. Tagad rezumē, ja tu dalīsies ar savu sarunu, ChatGPT, Gemini vai DeepSeek, tā informācija netiks indeksēta Google. Ja tu dalīsies Meta, tad tev prasīs, vai tu gribi indeksēt Google vai nē. Savukārt, ja tu dalīsies ar Grok, tev būs prasīšanas, to ieliks Google un visiem būs pieejams.